Čau visiem Superkausa faniem! Kārtējais Superkausa posms vairs nav aiz kalniem. Jau šīs nedēļas nogalē, 14. augustā, Kuldīgā, Upīškalna trasē, kārtējais starts. Iepriekšējos posmos risinājās spraigas cīņas, taču dāmu atbalsts trases malā nebija pietiekams. Tādēļ mēs devāmies uz Kuldīgu, aicināt meitenes uz šo fantastisko pasākumu. Skatāmies, kā mums gāja! Like it's some fantasy, like it's some dream world, you know what I mean? Terry Urban. Mēs šodien esam darba darīšanās Kuldīgā un pie viena mēs arī jūs sveicam šajā skaistajā dienā. Tātad pa motokross lietām. Vai tu zini, cik kvadraciklam ir ratu? 2, 3, 4? Nē, 2, nē. Bet labi, es tev vēl iespēju glābties. Kas ir virzulis? What up, world? I swear love is like... Cik sportistiem ir jāveic apli šajās sacensībās? Ir varianti 5. Tātad 5 apļi, pareiza atbildi, un mēs tev piedāvājam savas balvas. Tu zini, ko nozīmē motokrosā teiciens izcelt startu? Izcelt startu? Jā. Paņemt labi startu varbūt. Tūņās ir motokrosa sacensības Kuldīgā nedēļas nogalē. Tev ir ieejas biļete. Pagaidi, man tur kaimiņam ne, bet kolēģim tur arī kaut kas ir paslēpies labs. Bet nezinu, kā tu to visu tiks galā. Mūsu galvenais atbalstītājs Battery Energy Drinks. Mēs jau varēja ielikt. Man šeit tev uzlīmes būs. Salīmē uz riteņu un es nezinu, kā uz visu, kas kustās. Tieši tā. Super. Zini, ir tāds pasākums Superkauss. Tu zini, kas par pasākumu ir? Nav nejausmas. Nu labi, tas ir motokross, jā. Tu zini kaut vai vismaz vienu motociklu ražotāju, Marku? Nosauc. Nāsmu informēta galīgi, jo neinteresē. Nu labi, tu zini, kas ir Tosols? Tosols? Kāds šķidrums. Bet priekš kā šķidrums cik, bet priekš kā? Šķidrums. Super, jūs abas divas dabūjat biļetes uz šo pasākumu. Tu zini, cik kvadraciklam ir ratu? Jā. Nu, padomājiet, labi, būs biļets jums un vēl šis tas. Super. Pirmā pareiza atbilde ir tāda, viena biļete jums jau ir. Un tagad ziniet ko? Kā jūs domājat, cik ir ieejas maksas Superkausa posmos? Nu, jebkurā Superkausa posmā. Es varu pateikt priekšā, ir vai nu 1, vai 2, vai 3 izdomājat? 3. Super, ir arī otra pareiza atbilde. Tātad jums pienākās balva. Kurš ir Latvijas seksīgākais motosportists? Latvijā nav seksīgi motosporta braucēji. Jūs ziniet, kāds pasākums notiek nedēļas nogalē Upīškalna trasē? Jā. Kas tur notiek? Otras. Tātad, tagad ir jautājums. Jūs esat kādreiz bijis sacensībām? Jā. Un tagad iedomājieties pirms starta pēdējo reizi, kad tiesnesis rāda tās sekundes. Cik viņš tur rāda stāfelītes sekundes? 10. Nē, nepareizi, diemžēl. Cik meitenēm jāierodās uz motokross, lai uzskatītu, ka motokross ir veiksmīgi noritējis? Nezinu, kādā 1000. Super, tas jau dara, bet nu labāk, zini, kā sakām, 5000 būs labi.